Sveicināti, šī ir Latvijas austrumu pierobežā, mani sauc Marija Andreeva, un šodien mūsu studijas viesis ir Daugavpils teatra direktors un mākslinieckais vadītājs Oļegs Šapašņikovs. Sveicināti! Labdien! Paldies, ka atnācāt šodien. Ja jau jūs esat pie mums ciemos, tas nozīmē, ka mēs runājam par kultūru. Ļoti svarīga tēma, svarīga sfēra, un, ja es pareizi saprotu, tad Daugavpils teātris pēc būtības ir lielākā kultūras iestāde, nosauksim to šādi, reģionā. Es pareizi saprotu. Kā uz to skatīties, noteikti to var vērtēt, ņemot vērā, ka Daugavpils teātris ir vienīgais profesionālais teātris Latgales reģionā. Nezinu, vai vienīgā, bet noteikti lielākā arī valsts kultūras iestāde, ka jums ir pilnīgi taisnība. Ja valsts kultūras iestāde, tas nozīmē, ka jūs kontrolē, regulē un jūsu darbu uzrauga kultūras ministrija. Mēs esam kultūras ministrijas pakļautībā, jā. Un tagad nedaudz par tām tehniskajām lietām. Mēs šajā raidījumā bieži runājam par budžetiem, par to, kā darbojas šī sistēma. Ja uz Daugavpils teātra piemēra mēs runājam par kultūras iestādēm, proti, jums ir noteikts budžets, pareizi, kura ietvaros jums ir jāveic savu darbību un ir noteikti nosacījumi un līmenis un tā tālāk. Tieši tā. Kā tas viss tiek regulēts? Jums no kultūras ministrijas ir uzdevums, vai sākas viss ar naudām, un tad jūs domājat, kā viņas izmantot, izlietot? Patiesībā tā komunikācija ar kultūras ministriju jau sen izstrādāta, un, manuprāt, tā ir ļoti pareiza. Tā nav vienvirziena komunikācija, kad ir tikai uzdevumi vai no mūsu puses tikai prasības. Ir tiešām viedokļu apmaiņa, jo kultūras ministrija mums kā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību deleģē funkcijas. Un starp funkcijām, protams, ir arī statistiskie kritēriji, piemēram, cik pirmizrāžu mums vajadzētu gadā izlaist, un cik viesizrāžu vajadzētu organizēt. Līdz ar to kultūras ministrija, protams, rūpējas par to, lai tas valsts teātra produkts būtu pieejams plašai un vēl vairāk teikt plašākai auditorijai. Starp tiem kritērijiem, kuri pakļauti statistikai, ir arī vidēji biļešu cena. Viņa ir regulēta? Vidēji, jā, to nosaka kultūras ministrija, bet visu to, ko kultūras ministrija nosaka, ieskaitot ar pirmizrāžu skaitu, pirms tas kritērijs kļūst par uzdevumu, tas tiek saskaņots ar teātri. Jo nav nekādu tādu uzdevumu, kuru teātris nevarētu izpildīt. Līdz ar to, ko es arī teicu, tas ir tāda apusēja komunikācija. Mēs no savas puses, protams, mēģinām nevis sevi kaut kā ierobežot, bet tieši otrādi vienmēr mēs gribam uzlikt to maksimālu latiņu, pie kura vajadzētu tiekties, jo paši esam ieinteresēti tomēr pildīt savas funkcijas. Ja ne perfekti, tad vismaz labi. Lūk, un tad par biļešu cenām runājot, ir noteikta vidēja biļešu cena ar mērķi, lai tā cena nebūtu pārāk liela. Proti, lai būtu pieejams teātris vidējiem iedzīvotājiem. Jā, tas nenozīmē, kā ministrija regulē, piemēram, maksimālu robežu. Un mēs varam, ja mēs redzam, ka izrāde ir pieprasīta, mēs varam pacelt biļetes cenu līdz pat 20 vai 25 eiro, piemēram, ko mēs arī darījām ar ļoti populārām izrādēm. Bet tai paša laikā teātri vienmēr ir pieejamas biļetes arī pa 5 eiro. Sakiet, naudiņa, kas tiek iekasēta no biļetēm, tas arī tāds tehnisks jautājums. Viņa paliek teātrim, jūs varat viņu izmantot, vai jums ir jādod ministrijai atpakaļ? Nē, tā kā tomēr visi valsts teātri ir komerciestādes. Līdz ar to mēs varam pelnīt, un mēs drīkstam, un mēs vienkārši mums nav arī cits izējas, mēs paturam visu nopelnītu naudu sev. Un tāpēc arī parādās tie jau sabiedrībā zināmi fakti, kā kultūras iestādēm, kuras labi strādā, ir arī peļņa.
Pagājušo gadu bija liels pat skandāls ar Nacionālo operu, kurai tā kā to peļņu, kā valsts iestādi, tā kā gribēja atņemt. Un Daugavpils teātris ir starp tiem teātriem, kuri strādā labi, un katru gadu mēs noslēdzam ar peļņu. Nu, tas ir ļoti svarīgi. Sakiet, teiksim, izglītības sistēmā ir nauda seko skolēnam, proti no skolas skaita atkarīgs finansējums, kas ir no valsts. Medicīnas nozarē arī nedaudz savādāka, bet principā slimnīca saņem tik daudz naudas, cik viņa sniedz pakalpojumus, cik pacientus viņa aprūpē. Teātrī nauda seko skatītājiem vai aktieriem, kam viņa seko? Bišķiņ no pagājušā gada, patiesībā, no pagājušā gada varētu tā tēlaini izsakoties pateikt, ka nauda nedaudz, bet seko aktierim, bet ne skatītāji. Un ja runāt par kaut kādām nepilnvērtībām, tad noteikti būtu vienīgā, bet galvenā, ka, manuprāt, neskatoties uz ļoti pareizo komunikāciju starp ministriju un valsts teātriem, tā pati sistēma, kura nosaka, ka pēc tik daudz naudas piešķir teātrim kā valsts finansējumu daļu, tā sistēma joprojām ir nepilnvērtīga, vai es teiktu, viņa ir novecojusi. Jo mainās situācija, paliek varbūt pat mazāk cilvēku pilsētās. Mēs runājam tagad par reģioniem, tā skaitā par Daugavpili. Bet vai tas varētu nozīmēt, ka tiem cilvēkiem, kuri šeit paliek un dzīvo, vajadzētu tad mazāk tas kultūras, vai teātra izrādēm, tad teātra izrādes varētu būt mazākas kvalitātes vai zemākas? Vai rētāk. Jāmaz, ka tā ir bīstama tendence, kura nekādā gadījumā nedrīkst būt. Jūs to izjūtat šo tendenci? Viņa pašlaik ir? Viņa nevis tagad pašlaik ir, viņa bija visu laiku, pēc es saku, ka viņa ir novecojusi. Jo kādreiz bija tā kā noteikts, kā reģionāliem teātriem tā kā varētu iedot mazāku finansējumu salīdzinājumā ar Rīgas teātriem. To es nezinu, kurš to bija izdomājis, jo es strādāju Daugavpils teātrī 5 gadus, bet tā sistēma jau bija, kad es atnācu šeit strādāt. Kāpēc ir tā sistēma? Es nezinu, jo man liekas, ka tā sistēma pilnīgi ir pretrunā ar pareizo kultūra politiku, kad visiem nodokļu maksātājiem, neatkarība no tā, kur viņš dzīvo, vajadzētu, ja tomēr tās pakalpojums ir pieejams, kā teātra izrāde, tam pakalpojumam jābūt vienādā līmenī, ar vienādu kvalitāti gan Rīgā, gan Daugavpilī. Tādā gadījumā mēs, ja tā būtu, un mēs darām paši to, mēs ļoti gribam, lai tā būtu, bet, diemžēl, valsts, man liekas, mazāk par to domā. Un tad man liekas, ka ja tā būtu, tad mēs darītu to, kas mums jādara. Mēs izlīdzinātu to starpību starp centru, galvaspilsētu un reģioniem. Bet šobrīd, man liekas, tā ir galvenā problēma, kur vēl nav atrisināta. Sakiet, runājot par konkrētām naudām, es domāju, ka mūsu skatītāji ne ļoti labi iedomājās, cik vispār izmaksā aptuveni, es saprotu, ka atkarīgs no izrādes, bet tomēr aptuvenos skaitļos, cik maksā izveidot no nulles pilnīgi jaunu izrādi, pirmizrādi, lai notiktu? Jā, noteikti. Jums ir taisnība, diez vai skatītāji orientējās. Bet ziniet, protams, es ciparus tagad nosaukšu, bet varu pateikt, ka tas ir atkarīgs no tā, kāda līmeņa izrādi mēs gribam galā redzēt. Jo varu pateikt, ka agrāk Daugavpils teātrī izrādes iestudēšana izmaksāja kaut kur, latos pateikšu, varbūt līdz 4000 latu. Tas arī ieskaitot aktieru apmaksu, bet dekorācijas? Nē, aktierus, es tagad runāju par ieguldījumiem dekorācijās, viesmāksliniekos, bez kuriem bieži vien nevar iztikt. Bet aktieri saņem atalgojumu, regulāru atalgojumu, līdz ar to mēs tādā tāmē neliekam iekšā aktieru atalgojumu. Un
Tas ir ļoti maz, neskatoties uz to, ka tas cipars kādai ģimenei varētu likties liels, jā, par tādu naudu varbūt mašīnu var nopirkt, bet izrādi par tādu naudu iestudēt kvalitatīvi nav iespējams. Bet kāpēc es minēju to? Tāpēc, ka tieši, diemžēl, Daugavpilī agrāk, vēl 5 gadus atpakaļ, tā tendence bija un tā nauda likās normāla, bet, diemžēl, ar tādu naudu nodrošināt augstu kvalitāti, kura atbilst 21. gadsimtam, nav iespējams. Un šobrīd es varētu teikt, un tā būtu noteikti tāda normāla līmeņa izrāde, maksā ne mazāk kā 25 000 eiro. Starpība ir ļoti liela. Starpība ir milzīga. Jūs minējat, labi, kvalitāte, bet kas ir zem šī vārda kvalitāte? Piemēram, viesmākslinieku aicināšana. Piemēram, vajag dziedātājs un uz vietas. Tieši jums atkal pilnīgi taisnība, bet sāksim tomēr nevis ar cilvēku resursiem, bet sāksim ar to materiālu tehnisko bāzi, bez kuras 21. gadsimta atkal nav iespējams uztaisīt kaut ko mūsdienīgu, jo arī skatuves mākslā tas progress notiek, tas pats kā ar mobiliem telefoniem vai televizoriem, jā, viss attīstās, iet uz priekšu. Un mēs jau nevaram, tā teikt, dzīvot 21. gadsimtā, bet izmantot, piemēram, aparatūru, gaismas vai skaņas aparatūru, kur nedod atbilstošu kvalitāti. Nevar būt, vai ne, kā skaņa teātra zālē ir sliktāka par skaņu, kuru var nodrošināt sadzīves tehnika mājās, kad cilvēks klausās mūziku. Tad jau kam tas teātris ir vajadzīgs? Ar to tie ieguldījumi ir ļoti lielā mērā attiecināmi tieši uz to, ko mēs ieguldam vai kaut kādā speciāla tehnikā, vai arī kostīmos. Vai, ja vajag fonogrammas, tad atkal kādas fonogrammas, kur pasūtīt un kāda kvalitāte ir fonogrammām. Protams, mēs kā komercsabiedrība ne tikai tērējam naudu, bet arī skaitam naudu, mēģinām taupīt. Un tāpēc mēs jau esam izreķinājuši, ka vienalga, skatoties uz lielām summām, lētāk uz katru konkrētu izrādi aicināt scenogrāfus un arī režisorus, nevis tā kā turēt tādu speciālistu štatā, un to dara gandrīz visi Latvijas teātri. Tas dod ne tikai ietaupījumu, bet tas dod arī to daudzveidību. Tieši tomēr jums jau galvenais mērķis, lai skatītājs nāk, uz vienu to pašu nenāks, aizies vienreiz, divreiz un trīsreiz. Bet iedomājieties, ja piemēram štatā mums turētu kaut kādus 6 režisorus, tas izmaksā ļoti dārgi, jā, un visiem režisoriem nebūtu arī darba. Tas pats ar scenogrāfiem. Jā, tāpēc varbūt, ja teātrī tie cilvēki būtu uz pastāvīgu atalgojumu, varbūt tie ieguldījumi pašā izrādi būtu mazāki. Bet kopā par gadu, tad gadījumā tie ieguldījumi iestudējumos būtu vēl 2 reizes lielāki. Jā, tā kā es tikai to gribu paskaidrot, ka tas cipars varbūt izklausās liels, 25 000. Jā. Es pateikšu, ka, piemēram, mūzikls var izmaksāt arī 35 000. Bet tas vienalga ir tās vidusceļš starp to, lai nodrošinātu labu kvalitāti, bet te pašā laikā netērēt valsts naudu pa kreisi tāpat. Un šis ir lielisks brīdis nelielai pauzītei. Mēs piedāvāsim mūsu skatītājiem nelielu sižetiņu un pēc dažām minūtēm būsim atpakaļ studijā. Šā gada kultūras ministrijas kopējais budžets ir 131 496 000 eiro. No šiem līdzekļiem tiek apmaksātas visas kultūras nozares, gan teātri, gan mācību programmas, atalgojums, izrādes, muzeji, viss. Profesionālai mākslai no šiem līdzekļiem tiek novirzīts 31 miljonus eiro. Ir pieejama informācija par dotācijām, kuras saņem dažādi teātri. Kopējais šo dotāciju apjoms ir 5 miljoni 5
752 000 eiro. Vislielāko finansējumu 826 000 saņem Nacionālais teātris, tad seko Dailes teātris 800 000. Daugavpils teātra dotācija ir 283 000 eiro gadā, un tas ir vismazākais finansējums. Salīdzinājumam Valmieras teātris no valsts budžeta saņem divreiz vairāk – 451 000 eiro. Mēs esam atpakaļ studijā. Šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šodien mēs runājam ar Daugavpils teātra direktoru un māksliniecisko vadītāju Oļigu Šapašņikovu. Un jūs minējāt, ka tās summas, cik aptuveni var izmaksāt jaunie studējumi, tie ir 25 000, varbūt arī 30 000. Sakiet, ja pirms tam bija krietni mazākas summas, tas nozīmē, ka teātra budžets tika ļoti palielināts, vai, kāpēc jums izdevās dārgākas izrādes veidot? Par teātra budžetu runājot, tomēr es minēju jūsu piedāvāto teicienu, ka nauda seko aktierim. Jā, varbūt vajadzētu paskaidrot, pirms mēs runājam par budžetu vairāk. Tieši pēdējos 2 gados ministrija nosaka arī minimālu aktieru atalgojumu. Agrāk tādu nosacījumu nebija. To maksā valsts patiešo vai no teātra budžeta? Lūk, es tagad paskaidrošu tieši par budžetu runājot. Jā, tad ministrija nosaka minimālu atalgojumu. Līdz ar to, ņemot vērā mūsu saimnieciskas darbības finansiālo apjomu, kurš ir zināms un principā arī prognozējams, plus mīnus, protams, jā, ministrija skatās, vai teātrim pietiek naudas, apgrozījumu, lai nodrošinātu tādu atalgojumu aktieriem. Tā kā tās atalgojums aktieriem arī tika palielināts, tas ne tikai bija noteikts minimālais, bet līdz ar to arī garantēti palielināts, nevienam Latvijas teātrim, lai cik labi viņš nestrādātu, tik daudz nebija tik lielu rezervu, lai vēl palielinātu algu. Līdz ar to sanāca tā, kā ministrija arī palielināja budžetu diezgan jūtami visiem Latvijas teātriem, tā skaitā arī Daugavpils teātrim, tā kā arī gan uz kopēja fona, gan uz tā vēsturiski sanāk, ka budžets ir palielinājies. Bet, un tādā ziņā nauda seko aktierim. Bet runājot par ieguldījumiem, to mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, ka tas ir pateicoties lielākam budžetam. Kaut vajadzētu, protams, pateikt, ka atkal pēdējos 4 gadus ministrija regulāri katru gadu palielina teātra finansējumu. Un ja vēl 5 gadus atpakaļ mēs tiešām dzīvojam un balansējam faktiski uz izdzīvošanas robežas, un tas nebija pārspīlējums, tas tiešām bija tā, vai izdosies vai neizdosies pabeigt gadu normāli bez parādiem, tad šobrīd būtu negodīgi tā teikt, un situācija ar teātra finansēšanu, arī ar Daugavpils teātra finansēšanu ir uzlabojusies, un patiesībā es varu teikt, ka viņa ir laba. Bet tas vienalga nekādā gadījumā negarantētu to, ka mēs varētu iestudēt 9, 10 izrādes gadā un ieguldīt tik lielas summas, kuras es jau minēju. Tas ir tā kā apburtais loks, jo tu riskē, tu vari ieguldīt izrādē, ar mērķi, ka tā izrāde būs ļoti labi apmeklēta, un tad, protams, tā izrāde dos lielākus ieņēmumus. Tā kā mēs tiešām jau vēl 5 gadus atpakaļ sākam riskēt, un ieguldījām uz pirmais tāds ļoti liels ieguldījums, finansiāls ieguldījums bija mūziklā, Raimunda Pauli mūziklā Dāmu paradīze, un tas attaisnojās, tas atmaksājās, mēs pārliecinājāmies, ka tādi ieguldījumi
var būt riskanti, bet ja tomēr mums izdodas panākt labu kvalitāti un izrādi, kurā ir pieprasīta, uz kuru skatītāji nāk un ir gatavi maksāt arī lielāku biļešu cenu, tas, protams, finansiāli attaisnojās, un tādā ziņā varētu teikt, ka mēs tagad esam spējīgi noturēt tik augstu līmeni ieguldījumos, izrādēs, jauniestudējumos, tikai un vienīgi tāpēc, ka mūsu saimnieciskā darbība, tas ir tas mūsu produkts, kuru mēs pārdodam, piedāvājam skatītājiem, ir veiksmīgs, un tās mūsu bizness iet ļoti labi. Es kādreiz šo gribēju precizēt, varbūt arī, lai skatītāji saprot, liekas, tā biļetes cena nav ļoti augsta, jā, mēs paskaitām, cik ir izrāžu, tā tālāk, bet tas, ko maksā skatītājs, tā ir liela peļņa, proti, teiksim, par šiem iegūtiem līdzekļiem jūs spējat apmaksāt izrādes, pirmizrādes iestudējumu, vai tas būtu iespējams, vai arī bez, piemēram, valsts līdzekļiem? Jā, tāpēc es arī teicu, ka te nevar viennozīmīgi pielīdzināt budžeta palielināšanu vai valsts finansējumu palielināšanu, nevar pielīdzināt tam, kā mēs tāpēc arī palielinājām ieguldījumus izrādēs. Tā peļņa ir diezgan liela. Peļņa ir diezgan, nevis peļņa, bet ieņēmums no biļetēm pārsvarā sedz ieguldījumus, kurus mēs varam atļauties ieguldīt jauniestudējumos. Bet tas ir ļoti svarīgi. Nevienmēr, es teikšu uzreiz nevienmēr, un tāpēc jau arī vairākus gadus veiksmīgi tiek apmierināti mūsu pieprasījumi. Tad, kad notiek budžeta grozījumi, katru gadu mainās tie Saeimas frakcijas, kuras vienalga atbalsta Daugavpils teātra darbību un piedāvā papildināt Daugavpils teātra finansējumu pie budžeta grozījumiem, lai iedotu teātrim naudu iestudējumiem valsts valodā. Jo šeit ir tīra matemātika. Jā, mēs zinām, pēc iedzīvotāju skaita un nacionālas piederības. Jā, kā, protams, par to, par ko mēs runājam, jā, izrādes krievu valodā mēs vieglāk varētu atmaksāt, pateicoties biļetēm, tad izrādes latviešu valodā netik veiksmīgi. Tikai un vienīgi tāpēc, ka iedzīvotāju skaits ir mazāks. Un tāpēc šeit mēs nevaram garantēt, ka katra izrāde tiks atmaksāta tikai ar biļetēm. Ir tā dotācija, jā. Tieši tā. Un tagad vēl viena neliela pauzīte šoreiz iedzīvotāju aptaujai, un pēc kādas minūtes būsim atpakaļ studijā. Kā jūs domājat, cik varētu izmaksāt viena koncerta vai teātra izrādes organizēšana? Šādu jautājumu mēs uzdevām Latgales iedzīvotājiem. Nav ne mazākās jausmas, varbūt kādus 500 eiro. Es domāju, mazam koncertam vajadzētu pietikt, par teātra izrādēm pat nevaru iedomāties. Nezinu, bet laikam dārgi tas viss maksā, vairākus 100 eiro noteikti. Es domāju, ka koncertu rīkošana izmaksā dārgāk par teātra izrādēm. Zinu vienu, tas ir pietiekami dārgi, bet precīzi nevarēšu atbildēt. Domāju, šeit var runāt par vairākiem 1000 eiro. Aptuveni 1000, tas varētu maksāt. Viss ir atkarīgs no tā, kāda izrāde, cik daudz aktieru tajā piedalās. Izrādi organizēt noteikti ir dārgāk nekā koncertu rīkot. Nezinu, kā lai atbildu, bet noteikti mēs varam runāt par vairākiem 1000 eiro. Viss ir atkarīgs no mākslinieku honorāra, cik daudz viņiem jāmaksā. Mēs esam atpakaļ studijā, šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šodien mēs runājam par kultūru un uz Daugavpils teātra piemēra, kā strādā šī sistēma, un pie mums studijā ir Daugavpils teātra direktors, mākslinieckais vadītājs Oļegs Šapašņikovs, un man gribētos nedaudz pieskarties tādai plašākai tēmai, teiksim, kad mēs runājam, ka valstī nepietiek līdzekļu
medicīnai, izglītībai, tādām primārām nozarēm, liekas, ka bez viņām galīgi nekādi. Un, ja mēs runājam par budžeta palielināšanu, tad šīs ir tās pirmās nozares. Kā ir ar kultūru? Jūs minējāt, ka Daugavpils teātris, piemēram, saņem lielāku finansējumu gadu no gada pēdējā laikā, ja? Bet kopumā jūs jūtat, ka kultūra ir kaut kur pēdējā vietā, un ja paliek nauda, tad arī kultūrai. Vai tomēr tas mainījās? Redzat, mēs ne tikai jūtam, atkal tie ir cipari, tas ir finanses, un mēs zinām, ka kultūrai arī piešķir lielāku finansējumu valsts. Tā kā mēs nevaram teikt, ka par to neviens nedomā. Tas būtu netaisnīgi. Bet jautājums ir cits. Vai kultūrā varētu būt prioritāte valstī? Ja valstī ir, ir finansiālas problēmas, ir krīzes laiki, vai kultūra varētu, vai vispār drīkst būt prioritāte? Man liekas, ja mēs tā teiktu, ka jā, jebkura gadījuma kultūra ir primārais, tie ir tukši vārdi un tas ir patos. Jo tikpat labi mēs varam to pašu attiecināt uz jebkuru iedzīvotāju. Ja cilvēkam nav ko ēst, nosacīt, nerunājam tā kā par kaut kādām galībām, bet, ja viņam trūks līdzekļu apģerbam, pārtikai, vai viņām pašam primārais būs ģimenes budžeta ieguldījums kultūrā? Es domāju, ka nē. Jo, redzat, kultūra ir milzīga loma. Es ar to negribu teikt, ka kultūrai ir niecīga loma vai tā vismazāk ir vajadzīga. Nē, es domāju, ka galu galā, protams, tas ir arī pierādīts, ka kultūra spēj daudz ko mainīt. Man liekas, ka labi attīstīt kultūru vai labi attīstīt kultūras infrastruktūra var ļoti ietekmēt arī iedzīvotāju migrāciju. Man liekas, ka tas ļoti svarīgi, bet vienalga, lai kā būtu, mēs nevarētu teikt, mēs nevarētu pat likt kaut kādu vai likt, teiksim, sacensties tur kultūrai un veselības aprūpei. Jā, tāpēc es kā kultūras cilvēks ļoti gribētu izvairīties no tādiem štampiem un teikt, jā, kultūrai jābūt pirmajā vietā. Diemžēl uz šīs nots mums arī nāksies ar jums atvadīties, bet runājām šodien par ļoti daudzām labām lietām, un man liekas, ka arī skatītājiem daudzas lietas bija izskaidrotas, jo es, piemēram, nezināju, kā šī sistēma strādā, tā kā paldies jums, ka atnācāt šodien. Diemžēl mūsu laiks jau ir beidzies, tiksimies nākamajā nedēļā.